Sveicināti! Atskatīsimies uz pagājušās 11. nedēļas energoresursu tirgus notikumiem, to izmaiņām un galvenajiem ietekmējušiem faktoriem. Pagājušā 11. nedēļā, salīdzinot ar 10. nedēļu, kopēji energoresursu cenas pieaugušas, kur lielāko ietekmes faktoru nākošā mēneša piegādēm ietekmēja vēsāka laikapstākļu prognozes pret normāli, kā arī zemākā atjaunīgo resursu izstrāde. Tādējādi nākošā mēneša piegādes gan ogļu cenas pieaugušas salīdzinoši minimāli un sasniedz $96 par tonu, kā arī nākošā mēneša dabasgāzes piegādes cenas sasniegušas €42 par megavatstundu, kur pieaugums salīdzinoši augstāks nekā ogļu cenām. Tādējādi arī ņemot vērā prognozēti arī lielāks pieprasījums ogļu un dabasgāzei, arī emisiju kvotu cenas pieaugušas un sasniedz €70 par tonu līmeni. Kopēji tad tuvējiem periodam lielāku ietekmi tieši laikapstākļu izmaiņas un atjaunīgo elektroresursu izstrādes samazinājums, taču kopējā tendence vēl joprojām saglabājas iepriekšējā, šis te nezināmais par ASV tarifu ietekmi uz globālo ekonomiku, kā arī par pamiera iespējamības starp Ukrainu un Krieviju, kur principā energoresursu tirgi ir nogaidīšanas stadijā, kāda būs šie te galvenie izmaiņas un lēmumi pieņemtie. Elektroenerģijas spot tirgu 11. nedēļā, salīdzinot ar 10. nedēļu, gan Nord Pool sistēmas cenai, gan Baltijā cenas vidējā pieaugusi, kur Nord Pool sistēmas cena sasniedza €63 par megavatstundu, bet cena Baltijā €112 par megavatstundu, kur galvenais faktors bija ar augstāku pieprasījumu, jo bija vēsāki laikapstākļi, kā arī vēja izstrāde ne tikai Nord Poolā kopēji Ziemeļvalstīs, bet arī Baltijā bija daudz zemāka salīdzinot ar 10. nedēļu. Nākotnes elektroenerģijas finanšu kontraktu tirgu nākamajam 2026. gadam tieši bāzes piegādēm arī piedzīvojuši nelielu kāpumu un vēl joprojām saglabājas Ziemeļvalstīs cenu līmenis no 36 līdz €50 par megavatstundu šīm te bāzes piegādēm 2026. gadam. Salīdzinoši Polijā līmenis vēl joprojām virs €100 par megavatstundu, un Vācijas finanšu kontraktu cena €83 par megavatstundu, kur kopējo ietekmi izraisīja tieši no energoresursu arī šo te nelielu cenu izmaiņu un skatījums uz nākotni ar nelielu pieaugumu. Paldies, tas arī viss šajā reizē par 11. nedēļu.